atrodamies Ādažu poligonā vingrinājumā mīnmetēju apakšvienība 2026. Šajā vingrinājumā tiek pārstāvētas visas zemesardzes brigādes. Vingrinājumā tiek pārbaudīts netiešā uguns atbalsta apakšvienības spējas standarta un nestandarta situācijās. Lai netiešās uguns atbalsts būtu efektīvs, to jāsniedz pareizajā laikā, pareizajā vietā un pareizajā veidā. Lai to izdarītu, apakšvienības elementiem jābūt ar augstām individuālām prasmēm un jāspēj savstarpēji sadarboties. Gadu gaitā vingrinājums ir kļuvis par tradīciju, un ja sākumā tika pārbaudīts pamatzināšanas, tad tagad uzdevumos tiek integrētas jau jaunās tehnoloģijas un papildus nestandarta situācijas, lai attīstītu apakšvienības spēju domāt un patstāvīgi rīkoties kaujas situācijās. 3 un 4, 3 un 4, 3 un 4.